Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 1. ceturkšņa mans mīlošais Dievs, 10. nedēļas lasījums. Trešdiena. Uzticoties apsolījumam. Vai tev patīk zvaigžņotas debesis naktī? Un vai esi kādreiz mēģinājis saskaitīt, cik zvaigžņu ir debesīs? Klausīsimies šodienas lasījumu un to, kādu apsolījumu Dievs deva Ābrāmam, kas saistīts ar zvaigznēm. Ābrāms godīgi paklanījās un uzmanīgi klausījās, jo Dievs joprojām ar viņu runāja. Dievs bija devis norādījumus, un tagad viņš deva solījumu. Kādu solījumu Dievs deva? Par to lasīsim 1. Mūzes 12. nodaļas 2. pantā. Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Cik brīnišķīgi ir dzirdēt Dievu runājam uz mums personīgi. Īpaši nozīmīgi tas bija Ābrāmam. Vispirms Dievs apsolīja dot viņiem bērniņu, un tad teica, ka no Ābrāma celsies daudz pēcnācēju. Vēlāk, kad Ābrāms pārdomāja, vai Dievs tiešām darīs ko tik varenu, Dievs izveda viņu ārā nakts tumsā un maigi teica: skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu spēji tās izskaitīt? Tikpat daudz būs tev pēcnācēju. Vērdamies mirdzošajās zvaigznēs, Ābrāms sajuta savu niecību. Dievs vēlējās viņu svētīt, lai nākotnē caur viņu svētītu daudzus, jo daudzus cilvēkus. Tik daudzus, ka tos nebūs iespējams saskaitīt. Dievs arī vēlējās, lai šie cilvēki mirdzētu kā zvaigznes un atklātu citiem Dievu, tāpat kā to darīja Ābrāms. Viņš vienmēr bija centies dzīvot un runāt tā, lai parādītu, kāds ir viņa mīlošais Dievs. Nu Dievs gatavojās dot viņam iespēju parādīt to visai pasaulē. Dievs bija apsolījis: tevī būs svētītas visas zemes ciltis. Ābrāms iespējams domāja, vai varētu būt, ka apsolītais glābējs kādu dienu nāks caur viņa pēcnācējiem, lai svētītu visas zemes ciltis. Kaut arī Ābrāms tiešām nebija pārliecināts, iespējams viņš šo cerību nesa savā sirdī. Šodien mēs zinām, ka Jēzus nāca no Ābrahāma dzimtas un svētīja pasauli, nesot mums dāvanu, glābšanu no grēka. Padomā un pastāsti. Kurš Dieva apsolījums tev ir īpaši mīļš? Kāda ir tava mīļākā apsolījuma galvenā doma? Kā tu vari parādīt citiem, kāds ir Dievs? Tagad tev būs iespēja klausīties atmiņas panta dziesmu. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus, šis ir tas ceļš, staigājiet pa to,
kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Jesajas 30:21. Un tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus, šis ir tas ceļš. Staigājiet pa to, kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi. Jesajas 30:21. Laiks lūgšanām. Zvaigznēm ir 5 stari. Pateicies Dievam par 5 lietām, kuras viņš tev apsola savā vārdā.